Sveika, sveika! Sen mums nav bijusi zīlēšana, un tad tagad te nu viņa ir ar jauno šo te decembra spīganu. Atgādinu tiem, kuri varbūt pirmoreiz piedalās šajā pasākumā, ka mēs pēc izvēlētā numuriņa, ko tas izvēlējies, no 0 līdz 12, izvelksim manus runu kārtis, runu taro, un attiecīgo cipariņu tā parādīs, piemēram, 4, un tad es šķiršu uz labu laimi jauno spīganu un meklēšu vēstījumu katram no izvilktajiem numuriņiem, mazliet varbūt kontekstā tieši ar šo te taro kārti. Taro būs kā atslēdziņa mums. Nu, šis ir zīlēšanas laiks, es domāju, tu spīgana zīlēšanas grāmatu jau esi nopirkusi, izlasījusi, izmēģinājusi. Šī būs vēl viena pirms Ziemassvētku zīlēšana, kas norādīs kaut kādu vēstījumu līdz nākamajam spīganas numuram tādā periodā. Labi? Nu tad sākam. Es ņemu kārtis. Un tiešām es neesmu sagatavojis nekādus tekstus, neko, tā būs interpretācija uz vietas. Es paļaujos, ka man sanāks. Un pirmais, kam es stāstīšu, būs 9. Vientuļnieka kārts. 9, mīļie introvertēji, kāds ir vēstījums jums? Šķiru. Un uzšķiru mūsu jauno rubriku, kas arī nākamgad būs katrā spīganas numurā, spīganas ķēķis. Spīganas ķēķī mēs stāstīsim par dažādām par virtuves maģiju arī saistībā ar gan astroloģiju, gan citādām visādām zināšanām. Par to stāstīs Guna Kārkliņa, mūsu rituāla eksperte un mūsu mīļā astroloģija, bet tagad par 9. Ko tieši 9? Tātad. Šogad ziemas saulgriežos 21. decembrī, mēnesis jaunavā, kad varam ievērot tradīcijas un baudīt ko īsti latvisku un kreftīgu, taču šajā dienā ir astro kombinācija, kas vēsta ar stiprām dzirām gan nevajag aizrauties. Nu, tāds ļoti labs brīdinājums 9, vientuļniekam, kurš starp citu ir, tu redzi, jaunavs zīmīte, tieši jaunavs arhetipu pārstāv šī taro kārts. Nu, tā pavisam vienkārši un banāli dzert vajag mazāk, bet iespējams, ka tu vispār nelieto alkoholu, iespējams, ka tev ar šo tēmu ir jāsaskarās kaut kur savā tuvumā, savā apkārtnē ar kādu cilvēku, kuram arī vajadzētu ievērot šo padomu. Tālūk, 9. Lai tev brīnišķīgi svētki, neatkarīgi no tā. Šķiram tālāk. Šķiram tālāk, un ko mēs tur redzam? 12. taro arkāns, pakārtais. Ko mēs 12. varam pateikt? Fragments no sarunas ar mūsu vāka varoni, brīnišķīgo eļu un hidrolātu darinātāju zāļu sievu Solvitu Kūnu. Starp citu, bija balsošana par to šovasar zāļu sajietā, kur no meistariem, kas tur pasniedza spīganai lielajai intervijai izvēlēties, un cilvēki nobalsoja tieši par Solvitu. Tā kā šis ir mans reverants, un ar visu cieņu un mīlestību pret Solvitu es tiešām priecājos, ka viņi ir izvēlēti, jo viņi noteikti ir pelnījusi. Jo viņa prot arī pateikt tā diezgan asitās lietas tieši kā ir, un viņa saka, mēs dzīvojam ļoti liekulīgā laikā, kad liekvārdība ir mūsu ikdiena. It kā mēs neuzskatām liekvārdību par liekulību, bet pēc fakta tā tāda ir. Un, ja mēs to skatāmies kontekstā ar taro arkānu, kas ir tāda šūpošanās starp akmeni un cietu vietu, oriģinālajā veids taro ir starp 2 čūskām. Abējādi ir slikti pateiksi, slikti klusēsi, atkal kāds apvainosies. Un tev 12. vajadzētu atrast šajā periodā līdzsvaru,
starp šo te neviena neaizvainošanu un tomēr nebārstīšanos ar liekiem tukšiem vārdiem. Tā mēs tulkosim šo kārti, ja tu man atļauj. Izvēlamies nākamā kārtas pusi. Es tiešām neskatos, ko es valku, man nav ne jausmas, kas tur sanāks. 10. Fortūnas rats. Ļoti laba kārts, ja mēs jautājam par kaut kādas lietas iznākumu, bet šeit ir arī atgādinājums, ka kas uzkāpja augšā, tas arī pēc tam sākās ceļš uz leju, un tas ir bezgalīgs cikls. 3 nornes, 3 likteņa lēmējus runiskajā panteonā, mūsējā arī, laimā, dēklā, kārta. 3 šīs dāmas, ko tad viņas būs izvēlējušās 10. Atkal ņem uz pīganu, šķiru uz labu laimi un uzšķiru veselības kalendāru. Veselības kalendārs mums tradicionāli jau 5 gadus ir un arī nākamgad būs. Un šeit faktiski galvenā ziņa ir par to, ka veselība, lai cik viņa laba tev būtu, Fortūnas rats saka, tev viss ir labi, bet šajā periodā ir tiešām ļoti daudz iemeslu un situāciju, kurā tu veselību vari sabojāt. Tātad piedomā par šo, un ja tev ir Ziemassvētku rituāli, vēlēšanās, vēl kaut kas, īpaši uzmanību velti tām, kas saistās ar veselību. Veselības par daudz nemēdz būt. Vienmēr var kaut kādā veidā to nostiprināt vai uzlabot. Tālūk, 10. Nākam tālāk. Izvelku kārtī 8. Spēka kārts. Es piedaru pie tiem, kam 8. ir taisnīguma arhetips, bet šajā kavā tas ir spēks. Nu labi, ņemsim par spēku, un kur tad būs spēks tev jāpieliek šajā periodā 8. Meža vecenes krikungros. Meža vecenes krikungrozā, protams, salaži ir brīnišķīgas receptes un visādi knifiņi tādi it kā vienkārši un katram izdarāmi, bet ar dziļu domu un noderīgumu. Un šeit par to, teiksim godīgi, par to, kā pēc svētku atstātās bioķīmiskās sakas organismā pavērst paciešamākā formātā. Un šeit es nerunāju tikai par paģirām, ja? Es runāju arī par pārēšanos, smagumu sajūtu, galvas sāpēm, ko var radīt arī kuņa darbības traucējumi un tam līdzīgi. Lūk, bet virsraksts saka, šo to no svētkiem labāk liksim vēsturē noklusēt. Un tas ir mājiens, kad iespējams tu savu spēku, savu enerģiju, savu spēju pieradināt zvēru, kaut kur ap gadu mīju tērēsi tā, ko patīkam atcerēties, bet kauns stāstīt, tāds teiciens ir. Nu, lai tev izdodas, lai tev vismaz labs piedzīvojums, un pēc tam, izlasot šo rakstu, tu sapratīsi, kā atkal attiet normāli. Velkam tālāk. 7. 7. triumfa rati, ļoti laba kārts, māju par uzvaru tā teikt, un jautājums, kur tad, kādā jomā 7. Kur tad būs tā tava uzvara? Atkal šķiram, uzšķiram lielisku tehniku, par ko mums stāstā Maira Gutmane, kur alaži uzrok visādas interesantas tehnikas un veidus, kā sev palīdzēt, un šī tehnika patiešām neprasa tieši nekādus kapitāla ieguldījumus, prasa mazliet nofokusēties, atrast tam laiku un pa soļiem iziet cauri. Redz, tā instrukcija pavisam īsa, ja? Iziet cauri, pa punktiem izdarīt to, kas tur teikts, un atbrīvoties
no kaut kādām problēmām, kas tev nomāc, piemēram, no bailēm. Šeit ir paraugs ar bailēm, bet iespējams tev ir vajadzīgs kaut uzvarēt kaut ko citu, nevis bailes, bet tur, teiksim, nesātīgu ēšanu vai kaut kādu citu psiholoģisku tēmu. Lūk, tad emocionālās brīvības tehnika, jeb EFT, šeit aprakstīti paši pamatiņi un algoritms, kā tu to darīt. Un lai tev izdodas uzvarēt savu problēmu, arī ar šīs tehnikas palīdzību. Nullīte. Es nezinu, kāds izvēlējās, droši vien arī nullīti. Muļķa kārts. Cilvēks, kurš ir savu ceļu sākumā, tātad tev jau kārts pati par sevi pareģo, cipariņš pareģo, ka tu varētu sākt darīt kaut ko, ko tu nekad neesi darījusi, un iet pa ceļu, kur tu nekad neesi gājusi. Un kas tas varētu būt spīganas kontekstā, to mēs tūliņ uzzināsim. Nu re, tu varētu, piemēram, izmantojot spīganas kalendāru, sākt sekot dienas numeroloģiskajai vibrācijai, paskatīties, kā ar tevi sadarbojas skaitļi, cipari, kā tev, kuras dienas tev labākas, sliktākas, kaut vai kalendārā atķeksēt plusiņu, mīnusiņu dienas beigās, lai saprastu, kurš cipars ar tevi vibrē. Un tas nekas, ka tu neko nesaproti no numeroloģijas, tu vienkārši pavēro, kas notiek, pēc tam salīdzini, un tu ieraudzīsi to patērnu, to musturu, pēc kā tas notiek. Protams, tu vari izmantot arī jebkuru citu, gan māju kalendāru viļņus, kas šeit ir, gan austrumu horoskopu, austrumu dienas elementus un zvērus. Bet man uzskat kaut kā šī cipara tēma šoreiz. Tā, nākamais mums ir divnieks. Divnieks. Augstā priestariene, ļoti skaista kārts. Parasti šo kārti izlikumā mēdz dēvēt par tā kā konsultanti vai padomdevēja kārti. Tātad, tā var būt arī vienkārši sieviete tavā dzīvē, tādā jau saprātīgā vecumā sieviete, bet tā var būt arī laba draudzene vai jebkurā gadījumā cilvēks, kurš saruna ar kuru tev var ļoti kaut kādu impulsu iedot, vai tu var kaut kādas atbildes atrast šajā sarunā kaut kā tā. Un par ko tad tā saruna varētu būt? Un saruna varētu būt par nākamā gada prognozēm. Par to, kā izkalt savu laimi 25. gadā, mums stāsta astroloģi Jana Reķe. Vispār prognozes ir neviena, vēl te mums uz valka ir rakstīts uzticam astrologu un ekstrasens prognozes. Jā, patiešām spīgana ir pilna ar šīm prognozēm un nevis tādā popastroloģijas līmenī, bet tādā nopietnā arī līmenī. Un par savas laimes izkalšanas iespējām, tad lūk, parunājies ar labu padomdevēju. Ja es nebūtu astroloģi pat, es teiktu, tev vajag aiziet pie astrologa. Bet jā, šis gada kopsavilkumā tātad citāts. No 25. maija līdz 1. septembrim būs drosmīgo iniciatīvu laiks, kur augt un mainīties, būt drosmīgiem un mesties ugunī nezināmajā, kas mūs izmainīs. Ne tikai cilvēkiem, kuri atzīmēja cipariņu 2, bet mums visiem tas tā ir, bet acīm redzot divniekiem par šo tēmu vajag vēl ar kādu parunāt. Tā, mums ir palikušas vēl 6 kārtis. Maks, vieninieks, dižais Maks, Hermes. Un ko tad vieninieks, kuram ir visas iespējas, kuram ir visi instrumenti, kurš ir reālais savas dzīves, savas nākotnes radītājs? Tas, ko mēs arī spīganā sakam, mēs esam žurnāls savas dzīves radītājai, savas pasaules radītājai. Ko tad mēs radīsim šajā savā pasaulē?
Un radīsim mēs, cik interesanti. Mēs iesim pirtī, mēs radīsim sev pirts rituālu, noskaidrosim, izlasot pirtsraganas Santas Matvejas rakstu, noskaidrosim, ko drīkst pirtī, ko nedrīkst darīt pirtī. Un radīsim savu pirts rituālu, varbūt pavisam atšķirīgu no visiem tiem lieliskajiem pirts rituāliem, ko pie profesionāliem pirtniekiem mēs esam piedzīvojuši, bet tagad tieši uz Ziemassvētkiem, uz jauno gadu, un ja tev ir sava pirts, tu taču vari tik lielisku sev piedzīvojumu uztaisīt, tik lielisku startu iedot šim gadam, sev un ne tikai sev, arī savējiem. Palasi par pirtīm, lai tev ir lielisks pirtī nācis sākums. Imperators, četrnieks. Imperators valda savas impērijas robežās, četrnieks runā par kārtību, par noformētību, par to, ka galdiņam 4 stūri un visi 4 ir vajadzīgi, un 4 lielie elementi un visādām tādām lietām, kas kārtību pasaulē nodrošina. Un kur tad to kārtību un labu pārvaldību vajadzētu ieviest, to mēs paskatīsimies, kur to vajadzētu ieviest četrniekam. Piedodiet, atkal pašķīrās man prognozes. Un prognozes šoreiz tik tālu, cik būsim gatavi mainīties šajās karstajās situācijās, mēs to darīsim, un pēc tam, tāpat kā kalējas sev veidojam atdzesē ūdenī, lai tas nostiprinātos, arī mēs ienirsim atpakaļ savā pazīstamajā sajūtu pasaulē. Mainīgās situācijas. Tev būs karstas situācijas, kurā būs jābūt gatavam mainīties, bet jāsaprot, ka tas ir tāds periods, un pēc tam tu varēsi atkal būt savā valdīšanā ar saviem noteikumiem spēcīgs un neizkustināms, bet kaut kāds brīdis šī vajadzēs imperatoram arī mazliet aizstāvēt vai ieviest kārtību savā valdījumā. Nu, tāds pareģojums, ko lai dara. Taisnīgums, 11. Mīļais 11. Lai tevi nebaida šī kārts, kur vienam no senajiem skandināvu dieviem mītiskais vilks nokož roku, jo par visu ir jāmaksā, lai kaut ko iegūtu, kaut kas ir jāzaudē, saka šī kārts. Es tev novēlu, lai tev nekas svarīgs nav jāzaudē, bet lai tu vari noslēgt izdevīgu darījumu. Dažkārt arī ar sevi slēdzam izdevīgus darījumus, sev kaut ko apsolot, mēs vieglāk varam uz kaut ko disciplināties, piemēram. Un es tiešām nezinu tagad, kā interpretēt to šī raksta kontekstā. Vienīgais mitoloģija ir vārds, kas skan tāpat, bet teiksim, tā kā šeit ir viss, kas par senču tradīcijām un Ziemassvētku svinēšanu, tas raksts ir īstenībā garāks. Es ieteiktu, tad, ja jau par sargāšanu, ja pa imperatoriem, tad aizsargā savu māju un dari to tā, kā ir Ingūna Roga Saulīte šajā materiālā par Ziemassvētku tradīcijām stāstījusi darīt. Nopirks spieganu, rūpīgi izlasījis, un tā arī izdari, un lai tavā impērijā viss ir vislabākajā kārtībā. Tagad un arī nākamgad. Ir palikušas 3 kārtis. Piecinieks, augstais priesteris. Tādā pavisam vienkāršotā veidā tā ir sabiedrisku struktūru atbalsts un palīdzība. Tad, kad nevar paši savu strīdu atrisināt, tad, piemēram, tīri bībeliskā veidā iet pie Zalamana, Zalamans tad savu viedo lēmumu pasludina. Nu, tā apmēram šī kārts arī to rāda. Bet arī sniedz atbalstu, palīdzību, padomu, kā rīkoties, un šis jau ir, jau priesterien bija stāsts par, mēs parunājam divatā ar konsultantu, šis ir, tu aizej uz kaut kādu vērtīgu semināru, retrītu, lekciju, konferenci, apmācībām, kaut ko tādu.
Bet kādā ziņā? Uz kādiem kursiem tad mēs tev sūtīsim? Mēs tev sūtīsim uz šo. Tātad. Veidiskā prognoze ir viena no daudzajām prognozēm, kas šajā numurā ir atrodamas. Un varbūt ir laiks pamācīties kaut ko arī no senajām zināšanām, kaut ko, kas ir vēdās, varbūt ajurvēdu, varbūt veidisko astroloģiju vai numeroloģiju, varbūt vastu šastru, piemēram. Kaut ko piedāvājums ir ļoti plašs. Tu, protams, var mācīties arī pie mūsu lieliskā veidiskā astrologa Andra vai citā kādā kursā, bet lai tev šīs te senās zinības bagātina šajā periodā, par kuru mēs runājam. Priekšpēdējais trīnieciņš, imperatore, ļoti brīnišķīga kārts, radošā, pilna ar resursiem, gatava dot jaunu dzīvību, redz viens projekts viņai jau ir klēpī, otrs ir vēderā vēl iznēsājams, un visam viņa pietiks spēka, un viņa vēl pagūst pie tā visa vēl arī ratiņā kaut ko pavērpt, ja, tā kā paritināt uz priekšu vēl kaut kādas lietas līdzās tam. Sieviete, kas var visu. Tātad trīnieki, pirmkārt, tu esi sieviete, kas var visu. Otrkārt, kur tad tev to visu varēt? Kur tev to likt, kur tev izmantot šo visu varēšanu? Tā, mēs to daram. Tas, ko es atšķīru, ir astrofons, un man gribās teikt, ka tas ir pat 31. decembra, kad iestājās jauns mēnesis, jauni projekti. Iespēja no jauna pārstrādāt iekšējās un ārējās norises, kas uzvārīja asinis 24. gada novembra sākumā. Tas ir šā gada novembra sākumā. Bišķi piefiksē, kas tas bija, kas tev tās asinis uzvārīja un kas tur ir jāatriti. Un zini, ka tev ir visi resursi, spēks, svarīte un entuziasms to izdarīt, un lai tev veicās. Nu, un visbeidzot, pēdējais mīlētāju kārtas sešinieks. Priekš manis personīgi šī ir diezgan sarežģīta kārtas, kad man ir jātulko sevišķi, ja tā ir cilvēkiem, kuriem romantika tā kā nav aktualitāte, un varbūt jau 20 gadus nav aktualitāte. Bet tik un tā šī ir kārts par spēju vai nu appusēji par kaut kādu risinājumu vienoties divpusēji, rekutē arī Gebo rūna, kas par to runā, par savstarpēji izdevīgu lietu, apmierinošu, bagātinošu, harmonizējošu, ne tikai materiāli izdevīgu. Jā, dviņu zīme vēl šeit raksturīga, kas arī ir par vienošanos, par spēju kaut ko sarunāt un kopā izdarīt un izdarīt izvēli kaut kādu. Tad par ko? Par ko? Tas būs. Mums ir Aurosomas prognoze. Alīna Varanova, Aurosomas praktiķe, labjūtas speciāliste un konsultante, ir mums noprognozējusi 25. gadu pēc Aurosomas pudelīšu numuriem. Un šis būs gads, kad daudz iesaistīsies sabiedrības labklājības veicināšanā ar mērķi pārveidot un uzlabot pasauli apkārt. Un, ja mēs ņemam kontekstā ar mīlētāju kārti, tad vajag to darīt kopā ar savu otro pusīti, ar saviem dvēseles biedriem, šo te pasaules sabiedrības labklājības un vispārējo pasaules labāko darīšanu. Vajag mēģināt paveikt divatāvi, jo tas ir pirmkārt lielāks spēks, lielāka iespēja, kad izdosies. Īstenot kaut vai to savu daļiņu, ko mēs varam izdarīt. Skaidrs, ka mēs nevaram katrs pa vienam un arī ne pa diviem uztaisīt milzīgu apvērsumu, bet to daļiņu, ko varam ietekmēt, tad to arī ir jāmēģina darīt.
Un jāteic arī ar to, ka tu esi Spīgenes abonents, Spīgenes lasītāji, arī tas ir tavs ieguldījums, lai pasaule kļūtu maķinīt labāka, paskatītos mazliet apzinātāk uz lietām, paskatītos radošāk un atbildīgāk par katru savu izvēli, par katru savu domu un rīcību. Aicinu tevi pēc iegādājies Spīgenu, abonē, labāk jau abonē, un tiekamies lapusēs, un droši vien vēl līdz jaunam gadam kādā rituālā arī tiekamies. Tā!